Pirmais jezuīts pāvesta amatā ļaužu atmiņā paliks ar reformām. Francisks ievies lielāku caurskatāmību Vatikāna bankā, piespiedu tajā veikt ārējo auditu un ievies stingrāks pretkorupcijas pasākums. Pāvests nomainīja vairākas Vatikāna bankas amatpersonas un prasīja lielāku atbildību par baznīcas tēriņiem. Tradicionālisti pāvestam pārmeta iecietību pret geju un lesbiešu kopienu. Baznīcas galva nemainīja patiesību, ka homoseksualitāte ir grēks, tomēr arī uzsvēra, ka tikpat liels grēks ir šos cilvēkus atgrūst un nicināt. Francisks ir spēris būtiskus soļus, lai apkarotu garīdznieku īstenotos seksuālos noziegumus. Pāvests sarīkoja globālu samitu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu un Vatikānā izveidoja speciālu komisiju nepilngadīgo aizsardzībai. Francisks paplašināja ekumēnismu un īstenoja dialogu ar islāmu un jūdaismu garīdzniekiem. Savā publiskajā vēstulē ateistiem un agnostiķiem Francisks saka, ka Dieva žēlastībai nav robeža arī pret tiem, kas netic un nemeklē ticību. Baznīcas galva ir veicinājis lielāku sieviešu iecelšanu Vatikāna departamentos un uzsācis diskusiju par sievietēm diakonēm. Tomēr nav atkāpies no baznīcas pamatvērtības, ka sievietes loma nav būt par priesteri. Franciskam pārmet klusēšanu par Krievijas zvērībām karlaikā un aicinājumiem Ukraiņiem meklēt dialogu. Tomēr mazāk zinām ir Vatikāna nepubliskotā loma miersarunās un sarunās par gūstekņu atbrīvošanu. Iespējams, šo pāvesta diplomātisko pūliņu rezultātā daudz ukraiņi ir palikuši dzīvi. Viņš ir sastapies ar savu priekšteci Benediktu, kurš pavēra ceļu uz baznīcas galvas amatu. Paldies tev par mūžu, Franciska!